balstīts uz patiesiem notikumiem. Balstīts uz patiesiem notikumiem kopā ar Robertu Silavu un Rihardu Sniegu. Mums ir jaunas skaņas. Un jauna epizode. Tieši tā, mēs esam izdomājuši izveidot jaunu epizodu šim podkastam. Un mums ir jaunas catch skaņas. Ne, catch frāzes. Jā. Out, tik ļoti 2023. Catch sounds. Jā, viena no viņām skan šādi. Saki, ko? Pagaid, ok, labi, klausies. Tas ir, manuprāt, arī labs hooks. Ja tu taisi mūziku, tu droši vari aizņemties, bet noteikti uztais kaut kādu atsauci uz balstītas patiesiem notikumiem. Rihards Sniegs. Saki, ko? Labi, Rihard, ok, tad, jā, labi. Es līdz galam man šķiet, ka tu nesaprati šo konceptu, ko mēs darām, bet, jo man jaunā catch skaņa ir... Man šeit viss ļoti pareizi, sapratu. Jā, saprotu, es tikko pastāstīju visu to par, mēs tā kā runājam pirms tam, vai ne, ir catch phrase 2023, out. In, catch sound 2024. Tu gribi tā kā dzīvot nākotnē? Ok, labi, man liekas, ka vienkārši izdomāju vēl vienu. Labi, catch skaņa. Tev jauno, jā, citu kaut ko. Jūsu biļetīti, lūdzu. Ok, labi, man liekas, ka tu vēl, protams, nesaproti par ko. Tātad, ok. Kas tavuprāt padara šo par catch skaņu? Jūsu biļetīti, lūdzu. Enerģija un tā, ka tu vari iztēloties, kādā situācijā tā skaņa notiek. Nu, bieži vien tas varētu būt trolēbus un ir kaut kāds stress arī tīri zemapziņā. Jo, tad, ja tu jautā tavu biļetīti, tad sajūta uzreiz, ka tev nav. Lai gan varbūt dažos gadījumos tev ir. Pat ja tev ir biļete, ka kontrola nāk tev klāt, tas līdzīgi kā ar policiju. Tev ir tāda sajūta, bāc ir dirsāk. Mani kaut ir stress, jā. It kā kaut kas būtu slikti vai nepareizi, bet viss ir kārtībā. Man uzreiz ir tāds... Kas ir mans catch skaņa? Jā. Tā var catch skaņa 24. Man māsai bija dzimšanas diena tikko. Apsveic. Paga, ko? Kāpēc es to nezināju? Tas tad, kad viņi man zvanīja? Tas bija burtiski aizvakar, tā kā es nebiju mājās. Nu labi, Rihard, tu varēji man pateikt, tas būtu viņa apsveicis. Šis ir bišķi man bija viena brīdi puses. par to doma, jo viņai tā dzimšanas diena ievērtās tad mazliet saudabīga. Ir tikai vienreiz gadā. Un viņa bija tāda mazliet saudabīga, ka viņa beigās tomēr ļoti emocionāli jutās. Tā ģimenes sanākšana, tās dzimšanas dienas, cilvēki, kam ir pāri 10 vai pāri 20, saprot, ka jo līdz 10 gadiem dzimšanas diena ir labākā lieta, kas vispār ar tevi notiek. Jo beidzot tu esi uzmanības centrā un tas ir viss, kas tev bērnībā interesē. Un potenciāli tu vari dabūt dāvanas, kas ir vienīgais iemesls, kāpēc es dzīvoju. Ja nebūtu tāds koncepts kā dāvanas, dzimšanas dienas, Ziemassvētki, bērnībā es neredzētu citu iemeslu, kāpēc dzīvot. Un tas man izvilka cauri dienām. Tad. Tavu bērnību. Tu izdzīvoji bērnību tikai dāvanu dēļ. Man bija kaut kas, uz ko skatīties. Nu, kaut ko gaidīt, kaut kas, uz ko tiekties. Pareizi, paldies tev. Saņemt bezmaksas lietas. Jā, jo ikdienā man nebija tā mamma, es gribu actionmanu vai Alvu Zaldātiņus. Viņai tāds, tu domā, man nauda kokos aug? Man tāds, nē, piedod, ka es tev pajautāju. Ej atpakaļ uz savu istabu. Ej atpakaļ uz savu būri. Jā, un dzimšanas dienas bija the best, jo tev nāk vēl draugi, ja tev tādi ir, un tad viņi arī tev dāvina visu kaut ko. Jā, tas bija šausmīgi, tev ir jādāvina kaut kas. Tas bija super, tas bija fantastiski. Un jā, jebkurā gadījumā, tagad tev paliek, nezinu, jau tuvojās 40, bieži vien arī pat 20 gados ar kaut ko tev sākas tās dzimšanas dienas, ka tev tāds, vairs nav tikai hypes un prieks. Dažreiz pat dzimšanas dienas tev uznāk tāda enerģija, ka tu tur pārdomā savu dzīvi un kaut kāds smagums uznāk. Nu, kad tev vēl ir 18, 20, tad ir... Pazūd varbūt tas dāvanu hypes, bet ir jauns kiks, kas ir sadzerties.
un satusēties ar draugiem. Yeah. Ir viss tāds, un tad tas alkoholisms tev izvelk līdz kaut kādiem 25. Un tad sākas tas, kurās. Kas ir man jaunā keša skaņa? Tev zvana. Oi, man grāmatvedi man zvana. Ir pakaļā. Lietas uz skaļru ir pacēla un lietas uz skaļru. Nē, es jau noliku netiešām. Tāpēc, ka ir gada pārskats, jā. Es šodien jau skatījos to, viņi gan jau par to zvanu. Ir jāiesniedz gada pārskats. Es neesmu visus čekus un vispārēj vēl salicis tur. Es jūtos mazliet apdalīts, jo tu esi aizlicis telefonu un zinātnes pētījumi kaut kā maina to attentiveness, un arī šis izsit mūs no sliedēm. Mēs par kaut ko runājam, es pasos tev grāmatzvanu, tad mēs runājam par grāmatvedi. Robert, vienmēr tev ir, ja tu esi pieļāvis kļūdu un atnesi savu telefonu, tev ir jāceļ klausula, un mums visiem pārējiem jābūt izklaidētiem par tavu kļūdu, un mēs vēlamies dzirdēt šo sarunu. Tāpēc, lai tu izpirktu šo vainu, neaizvanīsim viņai atpakaļ, tev pažēlosim, bet mums ir jāizspēlē šī saruna. Sveiks, Robert. Jā, man tavs 2023. gada catchphrase likās lipīgāks, bet šim nav nevainas. Kurš lūdzu biletīti? Jā, tas man vienmēr it gets me. Klau, Robert, par grāmatvedību. Šis mans otrs variants. Jā, es iesniedzu to gada apskatu un izrādās, ka kaut kas tur nepareizi bija sarēķinājies un kā lai tu pasaki, ka tev nodokļos jāsamaksā 4000 eiro. Aučī! Jā, aučī tieši tā. Kā tu par to jūties? Jā, es saprotu, bet tomēr ir jāuzņemās atbildība jāmaksā. Kā arī es vēl gaidu, tu jau man 4. mēnesi neesi samaksājis. Klik! Jā, kā arī es gribēju pateikt, ka... Ok, labi, man jānoliek pa īstam telefons tā. Es nezinu, varbūt es nevaru izlemt, kurš catch sounds ir labāks. Es nevaru izdomāt. Man patīk tas otrais, bet viņu vairs neatceros. Tas īvā. Ir grūti viņus atcerēties, kā tieši tad arī. Jā, manai māsai dzimšanas dienā... Viņa ir vecāka par tevi? Viņa vecāka par mani. Viņa ir praktiski jau ar vienu kāju kapā. Un par laimi viņa ir vecāka. Tas nozīmē, ka es vēl neesmu sasniedzis to vecumu, ko viņa, ka man vēl ir daudzi gadi, ko izklaidēties līdz tam brīdim. Bet es joprojām atceros, kā mēs nesen svinējām viņas 30 gadu jubileju tepat uz Bruņinieku ielas. Un viņai palika 36 gadi. 36 gadi tavai māsai, tas nozīmē, ka tu esi turpat kaut kur blakus. Jā. Un, jā, 36 ir tuvāk kā 40. Es principā caur viņu izdzīvoju to vecumu. Bet, jā, mīļa māsā, nosvinējām viņas dzimpuku. Bija visai dīvaini. Zin, tā ģimene sanāk, un tad kādu laiku nav tikušies. Un kā nu kuram, bet vienmēr tāds mazliet savdabīgi sanāca. Mazliet, tāda saspīlēta enerģija. Tu pat viņu nevar nodefinēt, bet it kā ir balīti, jābūt visi priecīgi, tā kā svinības, bet tajā pašā laikā ir tāds mazs akordnes tajā visā atmosfērā. Neveiklība ir, jā. Nu, tā ir ģimene. Jā. Un ja, principā, es domāju, arī no tām svinībām, kas mums bija, varētu uztaisīt, kā mēs tur smējāmies pie galda, bija smiekli, bija asaras, bija dusmas, bija skumjas un atkal prieki. Tur bija tāds riktīgs dāņu filma vai kaut kas tāds, ģimene pie galda, un tad tur iet visādām dubļiem, kaut kas tur notika. Jā, viss notiek vienā vakarā. Jā. Dzimšanas diena. Bet, jā, kopumā ļoti ģimeniski. Es kaut ko gribēju teikt par to dzimšanas dienas, pilnībā izšāvās no sēdēm, bet jā, tev vajadzēja viņu apsveikt dzimšanas dienā. Nu, bāc! Jo viņai tas būtu noderējis, viņai vajadzēja tieši papildus. Richard, kā es varēju zināt, ka viņai ir dzimšanas diena? Kur man to skatīties? Iet Facebookā?
Are you crazy, man? Tas ir tas, kā Man mūsdienās... 2021. gada catchphrase. Are you crazy, man? Tas ir tas, kā mūsdienās cilvēki uzzina, vai kādam ir dzimšanas Nu, nē, diena. neviens vairs neiet Facebookā, Richard. Es atceros, kāpēc vispār gribēju runāt par Lodas dzimšanas dienu. Jo es atcerējos, mana māsa, es vienkārši gribēju par viņu laikam parunāt. Mana māsa vienmēr bija tāda crazy mākslinieka. Tie, kas bija sīks un dzīvoja Purciemā, es neizgāju no tām robežām, un tāda centra dzīve vai mākslinieka dzīve man bija sveša. Tad Lolita jau 16 gados bija tā, kas tusē vecrīgā, un man tas viss likās, wow, kā 11-gadīgam puišam, tāds kā ir, ka tu esi tik stilīga. Man likās foršis. Viņa bija man kaut kādā ziņā autoritāte, jo es arī gribēju nākotnē būt tik ļoti edgy un stilīgs. Bet tajā pašā laikā Lolita ir cilvēks, kurš čurā biksēs no smiekliem. Viņa ir ļoti sasmējās, viņa piečurā bikses. Un es vienkārši aizmirstu to pa laikam, un dēļ tā, ka viņai bija dzimšanas dienas, es atcerējos, man tāds, es nekad negribu to aizmirst. Sorry, Lolita, ka es stāstu šo stāstu. Viņš ir pārāk labs, lai viņi nepadalītos. Bet Lolita arī ģimenē, tie, kas viņu tuvāk zina, viņi zina, ka Lolita ir kaut kādā ziņā slavena ar to, ka viņa piečurā bikses. Agrāk tas bija daudz biežāk no smiekliem. Viņi smējās tā, ka viņa piečurā bikses, kas ir skaista sajūta. Un cilvēks, kurš nav piečurājis bikses no smiekliem, es tev to novēlu, jā, ir ķēpa, bet tās nirdzīguma līmenis ir through the roof. Ir 11, tu nevari, un tev gribās vēl vairāk, un vienā brīdī tu reliefo sevi. Patulko. Patulko. Jā, tu palaidi vaļā un ļauj tam tai traumai plūst. Un jā, un viss, un tu turpini smieties, un tu jūti, kā lēnām tavs bikses paliek ar vien slapjāks. Un nav patīkami, ja tev slapjas bikses. Jā, smiekla upe. Bet kādu brīdī bija mana dzimšanas diena. Tepat Stabielā es viņu izlēmu svinēt, tā kā tas nevarēja. Kādu brīdi tieši 24 stundas? Jā, kādu brīdi bija mana dzimšanas diena, un es uzaicināju, man bija tāda tradīcija vienu brīdi uzaicināt ģimeni, krustvecākus un ieturēt ar viņiem svinīgas vakariņas pie manis. Un ir šāds vakars, tas nav pirmais, tagad jau kādu 3. gadu pēc kārtas, mēs esam manā istabā. Mēs sēžam un tiešām svinīgi, mazliet pat zolīti, mazliet varbūt pat stīvi, es teiktu. Un kas notiek? Mums ir, kā tu zini, Robert, šajā dzīvoklī regulāri krēsli, kas ir uz sabrukšanas robežas. Jā. Šajā brīdī, kas notiek, Lolita sēž visu šo laiku uz vienu no šiem krēsliem. Un ir šīs svinīgās vakariņas, tur tēti stāsta, ka pirms 20 gadiem, kā viņš tur bija pavārs, tur omīti vienkārši mīl skatās uz mani un priecājās, ka es eksistēju. Tad krustvecāki slavēja to, cik garšīgs ēdiens ir. Un tad ir mana māsa, kas vienā brīdī vienkārši noveļās no krēsla, jo krēsls saplīst. Viņa uz grūvašiem krēslu uzkrīt virsū, un tas vienkārši tik no zila gaisa, un tas, ka tas krēsls nokrit, un viņi sāk smieties. Un mēs arī smējamies, un viņi sāk smieties par to, kāds viss izskatās no malas, un viņi sāk smieties vēl vairāk, un viņai sāk nākt tas, ka viņi grib čurāt. Un tāpēc viņi vēl vairāk sāk smieties. Un vienā brīdī viss klusē, un viņi tikai smējās. Un tas padara visu situāciju vēl viņai smieklīgāku. Un viņa sāk čurāt. Un kas notiek? Mums ir šīs svinīgās vakariņas manā dzimšanas dienā, manā istabā pie galda, kur ir kaut kādā 10 cilvēki. Un tad man māsa vienā brīdī nokrīt uz zemes, sāk smieties un piečurā sev bikses. Piečurā tā, ka aiz viņas paliek peļķīte. Un kas notiek? Visi turpina sēdēt, jo viņiem tāds, kur man liekas ļoti rēcīgi, kādam liekas, un pieaugusi sieviete, čurā biksē, un tas ir vienkārši tik rēcīgi, jo viņi dzīvoja arī šajā dzīvoklī tajā laikā, viņi varēja aiziet pārģērbties, bet tad neviens jau negribēja tur, slaucīt viņš čurst, viņai burtiski jānāk pie tā paša galda, jāslauka viss, tas savu peļķīte, jānāk atpakaļ, tas bija vienkārši. Tas bija zelts, jo vienkārši tā situācija padarīja to visu tik labāk. Ja tā būtu bija vienkārši draugu ballīte un viss sēdētu tā, bet ģimene, svinīgi, Lolita nokrīt uz zemes, piečurā bikses, pēc brīža atnāk un ar lupatiņas lauka sev peļķīt.
burvīga atmiņa. Nekad negribu viņu pazaudēt, tāpēc viņi iedokumentēja, lai es viņu neaizmirstu. Tā varētu būt teikt, ka tā bija labākā dzimšanas dienas dāvana. Tā bija labākā dzimšanas dienas dāvana. Tā ir par to gadu un 5 nākamajiem dāvana. Tas ir jauki. Bet viņi jau to nevar kontrolēt. Tas viņai sākās pēc dzemdībām. Jo daudzām sievietēm pēc dzemdībām ir viņas tieši sāk čurāt, kad smejas. Nē, ja viņiem grūtāk saturēt. Kaut kas tur saistīts. Savos tīņa gados jau tā darīja. Jau man šeit no 13 gadiem Lolita smējās tik gardi, ka dažreiz viņai sanāk Viņa tiešām gardi smejas, jā. Statistiski vienreiz gadā. Bet tagad tā statistika mainīsies. Es domāju, ka tas dzīves smagums un nasta. Varbūt viņai vairāk ir jāsmejas. Varbūt tas ir tavs uzdevums. Jo tā ir dāvana, kas turpina dot gan viņai dzīvē būtu jautrāk un smieklīgāk, gan tu dabūtu viņas čuras, kas būtu dāvana tev. Tā ir, bet es neesmu tik smieklīgs, un Lolitai viena specifiska, kas viņai patīk. Viņa smejas par sevi. Jā, par sevi viņa smejas. Par sevi viņa smejas ir gardāk, līdz ar to tas ir viņai pašai jādara. Viņai pašai kaut kas jāizdara, jā, lai viņai bet viņa arī visu laiku izdara. Tev vajag dot viņai situācijas. Jā, tev vajag gan iedot situāciju, gan paskaidrot, ko viņa smieklīgi izdarīja šajā situācijā. Jā. Un tad viņai ieslēdz, jo citreiz tev vajag skatu no malas. Jo no malas cilvēki var tavu amizantumu labāk saskatīt, nekā tev tā vienkārši ir norma. Jā. Citiem cilvēkiem tāds, cik amizanti. Tā ir. Tu esi piečurējis bikses no smiekliem? Nekad nē, es neesmu. Poor guy. Zini, ko es iedomājos, ka varbūt vajag uztaisīt kaut kādu Lolitas cepienu. Jā. Vai kaut ko tādu. Jo tas ir par viņu. Mēs aicinām komēdiju Latviju komiķus, jā. Jā. Viss Renārs Zeltiņu, protams, jā. Ralf Eilandu. Viss parastos Baibas Ipiniec Gavar. Un tad viņi raust to Lolitu. Jā, un mērķis ir dabūt, ka viņi apčurājas. Atkal. Jo tas, man liekas, strādāt, jo tie, nu labi, šie cilvēki viņi nezina, bet ja joki ir par viņu, tā ir problēma. Bet ja joki ir par viņu, tad, ja viņi atpazīst jokā sevi, tas viņai liktos smieklīgi, tas varbūt liktu viņai pačurāt vairāk. Jo viņi sanāk tikai par Lolitas izskatu varētu kaut ko pateikt, jo vispār... Taisnība, mums vajadzētu vienkārši dabūt, ka viņi dzīvo ar Lolitu, gadu vismaz. 10 cilvēki dzīvo gadu ar Lolitu un tādu. Arī raidījums, kaut komēdijas raidījums, kur mēs lietas Lolitai piečurāt bikses. Jā, tas ir labs raidījums. Jā, runājot par... Mēs varētu savākt arī uztaisīt castingu, savākt vēl dažus cilvēkus no Latvijas, kas šādi čurā biksēs. Runājot par raustošanu, salikt viņus visus vienā mājā? Robert, tu izskaties, it kā tavai draudzenei būtu mēneša reizes, un tu atcerējies nomazgāt tikai savu muti un degunu. Jā. Šis bija pirmais, kad man nokrāsoja matu. Šis bija pirmais joks. Šis bija pirmais. Viņš ir visvieglākais. Roberts, tavu frizūru varētu saukt par futbola vārtiem šobrīd. Ok, šis nav dzirdēts. Šis ir interesantāk. Tu izskaties gandrīz rišs. Nu, labi, man vairāk nav. Tā kā gandrīz draugi. Tā kā gandrīz, no turienes arī atsaucās. Jā, es gribētu paturpināt vienkārši to ideju par to, ka mums ir realitātes šovs, kurā mēs savācam līdzīgi kā Okārtas akadēmijā mājā. 12 wannabe komiķi. 12 wannabe komiķi kopā ar 4 cilvēkiem, kas čurā biksēs, jo viņiem ir ļoti smieklīgi. Jā. Un tad vienkārši viņi dzīvo kopā, mēnesi, 2, viņi jau iepazīst viens otru. Katru nedēļu Okārtas akadēmijas vietā, Okārtas akadēmijā viņi dziedāja dziesmas. Viņiem ir šeit mums ir roasts. Mums ir open mics un roasts cepiens katru nedēļu. Jā. Un, protams, arī ikdienā notiek kaut kāda viņas laika mēģināšana. Jo tikko kā tu lietas čurāt, kādam no tiem cilvēkiem, tas tev
Tu dabū punktus. Imunitāti. Imunitāti, jā, tuvāk lielajai naudas balvai tev pietuvina 10,000 eiro. Ko saņem uzvarētājs šajā šovā? Tas ir iespējams labākais raidījums, kāds jebkad esmu dzirdējis. Tas ir kaut kas, ko es skatītos. Bet vispār ārzemē varētu tādu uztaisīt. Jo ir grūti jau vienkārši savākt tos čurātājus. Bet, ja tu taisi lielā valstī, tad tu vari atrast pietiekoši daudz. Es nezinu, iespējams, Latvijā Lolita ir vienīgā. Ierakstiet komentārā, vai jūs zināt cilvēku, kas mēdz apčurāties no smiešanās intensitātes. Man šķiet, esmu vairākas reizes apčurājos personīgi, bet es atceros vienu konkrētu reizi. Vienu konkrētu man lika smieties Māris Penders, un tas pat nebija apzināti. Bet es atceros, ka es sēžu vienā istabā, es caur istabas durvīm izmetu kolčiku bumbiņu, cik vien stipri varu. Un tad es skatos pa tādu šauru. Es redzu tikai, kas ir durvju ailē, jo tās durvis ir vaļā, un Māris aizskrien pakaļ tai kolčiku bumbiņai. Un kas notiek, es redzu, kā no vienas āna uz otru palido kolčiku bumbiņa, un Māris vienkārši pēc sekundes lec viņai pakaļ, vienkārši lido gaisā. Un man tas bija tik grēcīgi. Un tā atkārtojas 3 reizes, jo viņa laikam labi aizlidoja, ka tā kaučika bumbiņa atgriežas. Tas bija tāds tā kā Scooby-Doo moments. Scooby-Doo kārtīgs Benny Hills, vai es nezinu, Mr. Beast, un viņš vienkārši lidoja. Un izsās, ka viņš riktīgi cenšas, ka viņš ieliek visu enerģiju, ka viņš tā kā ķer bumbu, kas lido viņas futbola vārds devenē, ka viņš tā kā ieliek visu sevi un ir izstiepies, un abas kājas ir gaisā. Un vienkārši kaučika bumbiņa, un Māris pēc sekundes lido viņai pakaļ. Kaučika bumbiņa, un man tāds fiziski iespējams, ka tā bumbiņa tik labi aizskatījās uz to pusi, un viņš dabūja tā. Un es vienkārši atceros, ka esmu zemē, es turu roku pie biksēm, un es nevaru. Es tā ņirdzu, un es piečurēju bikses. Tas bija tik garšīgs smieklis, ka es joprojām atceros. Varbūt tas jums ir ģimenē. Varbūt, bet es smējos par Māri un kaučiku bumbiņu. Tas jā, bet tā čurāšana, jo es nezinu nevienu citu cilvēku. Es par nezinu cilvēks, kas apčurājas, smejoties. Es nesen redzēju vienu video, kur meitene apčurājās no smiekliem. Tas bija diezgan... Nē, es zinu video, kur meitenes čurā. Daži vienu otrai virsu vai... Jā, Robert, vīrietim, vai viņam čurā virsū. Kur tu redzēji šos video? Es neizklausos pēc tāda klasiskā TikTok video. Savā favorites folderī pie bookmarkiem. Ok, gribēšu pačikot. Jā. Kad pēdējo reizi bija? To sauc golden shower, tā kā tu zini, ka tas ir labs kaut kas, jo zelts ir labs. Zelts un duši ir arī nais. Duši ir forši. Kaut es tā nedomāju bērnībā. Kad pēdējo reizi bija Airbnb kādam? Luksemburgā bija Booking.com. Tas principā skaitās. Jā, tas pats. Es storijos scrollēju savu Instagram, un šitais segments tagad būs kādu laiciņu. Instagramā es nesen biju, un draugu storijos es ieraudzīju vēl kāda cita sveša cilvēka storijas par to, ka viņš ir bijis vietā ar nosaukumu Gauja Club. Tā ir meitene viena. Un šī meitene... Vai meitene ir Gauja Club? Viņa bija vietā... Gauja uzvārds Club? Nē. Viņa bija vietā ar nosaukumu Gauja Club, kas ir viesunams. Labi. Un viņa rakstīja, ka viņai tur bija nepatīkama pieredze ar cilvēku, kurš viņu tur uzņēma. Storijā viņa to rakstīja. Jā. Un tur bija daudz vietas tādai tā kā interpretācijai, kas tieši noticis. Ir skaidrs, ka tas vīrietis, laikam, kas ir galvenais tur bijis, ir visu laiku piesējies klāt. Izstālos, ka tu aizbrauc uz Airbnb vai kaut kādu viesumāņu, tuvāk tur upītē. Es nezinu, Gauja Club izklaus, ka tur pie Gaujas klāt ir. Jā, būtu stulbi, jo ir 50 km attālumā no Gaujas. Gauja Club. Un daudz cilvēku, kas dodas bieži šajos retrītos, viņi grib pabūt vieni, viņi grib pabūt ārā pie dabas, jo varbūt viņi dzīvo tur Rīgā vai pilsētā vienalga. Un tad tajos storijos bija skaidri redzams, ka šis vīrietis visu laiku ir sējies klāt un negribējis atdot to vientulību. Un tā, ka viņam pasaka, ka negrib viņu pavadīt laiku, pirmkārt viņš nesaprot, un otrkārt viņš apvainojas un sāk draudēt. Tagad izklausās, cik vien šeidī var būt. Man bija tāds,
hei, izklausās interesanti, ko es daru. Es tai meitenei uzrakstu. Bukoja Gauja Club. Tas ir iespējams, ko mēs darīsim, Robert. Okay. Jo, ko es izdarīju, es piezvanīju šai meitenei. Aha. Un es viņai teicu, klausies, lūdzu, pastāsti vairāk par šo stāstu. Un izspēlēsim šo sarunu. Kas tad? Izspēlēsim šo sarunu. Halo? Hello! Tu esi Roberts vai tu esi tā meitene? Police. Roberts, pats tu laikam esi ierakstījis. Pats izklausās, ka esmu Robertu piezvanījis. Robertam piezvanījis tā. Klik. Jā, tu piezvanīji man netīšām. Tā Es nezinu, kur ir labākā. Man patīk tas police. Man patīk tās, kas ir ar emociju, kā tu reaģēts kaut ko skumīgu. Bet jā, brīvšā brīdī uzreiz kaut kas priecīgs notiek un tad atkal kaut kas skumīgs. Man ir viena piezvana man. Es varu vienkārši pieklauvēt pie tavām durvīm. Robert! Oh, no! Quebra mi corazón! Es skatos, 24. būs varans gads. Es nezinu. Kas ir corazón? Mums ir jau kaut kāda 20 īziņas potenciāls skaņu. Skaņu izziņas. Zini, ja būtu 2005. gads, fucking mēs tās melodijas, izziņu melodijas vienkārši tirgot pa labi, pa kreisi. Tas būtu liels biznes mums. Mamma mia, īziņā! Roberto melodija. Tātad, kas notiek es tagad atskaņošu Reizijas Tu pieredzi. Tāds, kā viņas vārdu teikt? Es viņai piezvanīju, viņai pajautāju, vai viņai grib, lai es saku viņas pilno vārdu. Viņa teica, ka viņai vienalga, tāpēc es pateikšu viņas vienkārši vārdu. Tu varēji teikt. Tas būtu smiegi. Nē, es gaidīju. Viņa teica, ka viņa negrib, lai viņu... Viņa teica, ka es varu teikt viņas pilno vārdu vai jebko, tāpēc es viņu saukšu par Dundel, Bumbel. Tu vari izvēlēties. Tev nav jāsauc viņa īstajā vārdā. Labi, tas bija smieklīgi tikai man. Reizijas ziņa. Reizijas. Bet nesaka viņas uzvārdu, jo es negribu, ja tā ir Reizija Kalniņa, tad tas ietekmē to, kā es klausīšu uz šo visu. Labi, es tev pagaidām neteikšu. Es tev vēlāk pateikšu, vai tā bija viņa. Un es gribu pašreiz pateikt, es viņai pateicu, ka šī saruna tiks ierakstīta. Viņa bija informēta par šo, un tad es 3,5 stundu čakarējos ar savu telefonu, meklēju, kā ierakstīt sarunu. Izrādās, tas nemaz nav tik viegli. Un tev vajag kaut kāds third party aplikācijas, kas, protams, maksā naudu. Beigās es vienkārši paņemu citu telefonu un ierakstīju, tāpēc varbūt tā kvalitāte nav pat augstākā. Bet īsumā par to, kas notiks ar tevi, vai kas notika ar šīm dāmām, kurām bija nepatīkamā pieredze Gauja Club? Kas notiks ar tevi? Šī konkursu, kas saucās Influencer Days, kur viņi... Kas notika? Es nezinu. Pastāst, kas notika? Gauja Club bija uztaisījuši konkursu, kas saucās Influencer Days, kur viņi... izvēlās influencerus, kuri brauks un veidos saturu par viņu to atpūtas kompleksu. Un, es pati neesmu influenceri vai satura radītāja vai kā to nosaukt, bet es vienkārši pieteicos konkursā, ietegoju arī savu draudzeni, un tad tur arī tas cilvēks, ko tu ietego, tu vari ņemt līdzi un braukt, tā kā taisīt to kontentu viņiem. Lūk, tad mēs aizbraucām. Viss sākumā bija kārtībā. Es ar savu draudzeni bijām pirmās, kas ieradās. Saimnieks mūs sagaidīja. Varbūt nedaudz dīvaini likās tas, ka tā kā praktiski pirmie vārdi, ko saimnieks jau sāka teikt, bija par to, cik viņš ir liels biznesmenis. Viņam ir bijuši tik daudz lielu biznesi tur, šitur. Un ka tagad vienkārši viņam tas ir atlicis, tādēļ viņš nodarbojas ar šo. Bet neko tādu, protams, nepadomājām, ierādīja mums mājiņu, viss ļoti tīrs, viss ļoti forši, vieta tiešām fantastiska. Un tad bija tāda noruna, ka mēs ierodamies, iekārtojamies, pēc tam, kamēr ir dienas gaisma, tas bija jau 3 ejam pafilmēt saturu, uztaisīt video bildes, un pēc tam tiekamies tajā viņa saucamajā Austaru loftā, kur mums tā kā būs tāds mītings, kur viņš pastāstīs par visu to atpūtas kompleksu un iepazīstamies un tā tālāk par saturu parunāsim.
Lūk, mēs ar draudzeni jau gājām filmēt, tad ieradās arī vēl 2 meitenes, un neko visu laiku bijām ārā filmējām, līdz viņš mūs pasauc iekšā uz to Austeru loftu, un tad mēs tagad tā kā būtu laiks tam mītingam. Tur viņš mūs cienāja ar šampanieti un vīnu un austerēm, un it kā viesmīlīgi, bet kaut kādā brīdī tā viesmīlība sāka robežoties ar tādu pārāk lielu uzbāzību. Uzbāzību, tas tā kā koļīšanās? Nē, tāda rakstura uzmākšanās noteikti nebija nekādā gadījumā. Jā. Varbūt uzbāzība vairāk ar to. Man liekas, tā lielākā problēma bija tajā, ka saimnieks varbūt bija pats kaut ko citu iztēlojies par šo dienu, un mēs meitenes arī bijām kaut ko citu iztēlojušās, jo, protams, satikties parunāt par to saturu un visu pārējo, tas ir pilnībā normāli. Jā. Bet mums sāka rasties tās lielākās neveiklas situācijas tajā mirklī, kad viņš pats inicēja, ka mēs tagad dosimies pirtī, kamēr vēl ir gaišs. Un tad viņš tāds pasaka, es arī iešu uzvilkt halātu, un tā kā iesim pirtī, un mums bišķī tāda nesaprašana, jo mēs esam pilnīgi svešā vidē, meitenes, un mēs nejūtamies ērti iet tā kopā pirtī. Un vispār mēs tā kā nebijām gaidījuši to, ka mums būs jāpavada visu laiku laiks kopā ar viņu. Visu laiku viņš turpina pieminēt to, cik viņam ir daudz biznesi un cik ļoti viesi viņu mīl un dievina un, piemēram, uzliek uz tumbiņas atskaņo kaut kādu atsauksmi, kur tieši izceļ par viņu, cik viņš ir lielisks un tad arī cik viņam lieliska mūzikas gaume, tāpēc tāda interesanta varbūt uzvedība bija, bet, protams, tas nav nekāds drauds mums vienkārši likās tā netipiski. Lūk, un tad mēs aizējām uz to pirti. Kopā ar viņu, jā? Vēl mēs no sākuma iegājām tur iekšā vienas pašas, un tad mēs iegājām iekšā, mums likās labi tā kā cerēsim, ka mēs būsim vienas. Bet tad viņš tā kā pienāca pieklāvē, viņš teica, es atnākšu jums uztaisīt tur rituālu, arī var nopērst vai ko, jo tur tās slotiņas bija. Jā. Mēs vienkārši nejutāmies ērti. Un viena no meitenēm pateica pieklājīgi, ka nav nepieciešams, mums viss ir labi, ka tiešām nav nepieciešams to darīt, ka mēs negribam. Jā. Bet viņš tāpat ņēma un ienāca taisīt to rituālu, visu pārējo, nekāda pēršana, nekas tāds nebija, bet, vienkārši tas, ka viņš nerespektē to mūsu vēlmi, ka mēs, nejūtamies ērti un negribam, mēs tur tomēr tā visas paaugstīmos un tā tālāk. Tajā mirklī arī atbrauca vēl 2 meitenes, viņas kavējās mazliet, un tās meitenes negāja ne pirtī, tur bija arī kubls, pēc tam viņas negāja ne pirtī, ne kublā, bet tad viņas sēdēja visu to laiku ar viņu tajā austeru loftā. Un tad, jā, protams, mēs tur arī tam visam pa vidu visu laiku filmējam saturu un tā tālāk. Un loģiski pēc tam meitenes mēs gribējām aiziet augšā mājā savā, iet dušā, sakopties pēc pirts un tad nākt atpakaļ lejā. Jo, tur es atgādinu, ka tur tās 2 meitenes visu laiku, to visu vakaru sēdēja ar viņu kopā. Jā. Lūk, un tajā mirklī sākās tāda agresija no viņa puses. Vispār tā agresija tā minimāli bija jūtama visu laiku, jo viņš visu laiku tā kā jautāja, vai jūs jau ielikāt storiju, cik storijas jūs jau ielikāt. Atrunāts bija par to, ka mums ir jāieliek 2 līdz 3 storija un 1 rīls, kas, protams, ir tā kā jāsamontē, tas tā kā uzreiz nenotiek, bet bija visu laiku tas spiediens par tiem storijiem. Un arī viņš bija ļoti tā kā piekasīgs pie tā, cik liels taks, kur viņš ir, kāds viņš ir. Un, jā, viņam tā kā ļoti specifiskas prasības bija par to. Un tajā mirklī, kad mēs tur augšā mazgājāmies, viņš piezvanīja otriem tam pārītam vienai no meitenēm. Un tad tur sākās tāda augstos toņos runāšana. Praktiski par to, ko mēs tad vispār esam atbraukušas un ka mēs neko nefilmējam, neko nedaram. Bet viņš tāds sazēries šajā brīdī ir vai tā ir tik paskaidrs, kā ka jūs atbraucāt? Vai viņš ir... Par to alkoholu grūti novērtēt, tajā mirklī noteikti jau bija kaut kāds reibuma līmenis, jo mēs meitenes piedzērām pa glāzītē un viss, mēs vienkārši negribējām. Tad mēs arī bijām pie stūris un tā tālāk. Bet
par to arī tālāk stāsts bija tāds, ka viņš vienkārši turpināja dzert viens pats. Sekojoši notika tas zvans tai meitenei, un tad tās meitenes pasauca mūsu ciemos pie viņām un pastāstīja par to situāciju. Mēs, protams, šokā par to, bet mēs sapratām, ka mums ir jāiet palīdzēt tām 2 atlikušajām meitenēm, kas lejā sēdēja ar viņu kopā visu vakaru, jo viņas nebija neēdušas neko, tikai cienāja šampanieti, bet kaut kā mēģināt ka viņas arī var atnākt atpūsties. Jā. Un tad es un vēl viena meitene nogājām lejā. Viņš arī pats jau teica, ka viņš ir ļoti uz mums apvainojies, un tad mēs izrunājām to situāciju par to, es teicu, ka mēs gribējām iet dušā, un mēs būtu nākuši atpakaļ, un viņam tā lielā aizvainotība bija par to, ka viņam likās, ka mēs iegājām pirtī, patusējāmies un aizgājām gulēt, tad paldies nepateicām un neko, lai gan nebija pat tik vēls, mēs noteikti nebūtu gājuši gulēt un tā tālāk. Un it kā izrunājām visu to situāciju, un tad viņš pat apvainojās un iedeva mums pēc tam pudeli šampanieša, un likās, ka mēs visu pabeidzām uz labas notas, vienkārši notika pārpratums. Un arī visas meitenes aizgājām tad uz mājiņu augšā. Lūk, mēs tur visas sēžam tajā mājiņā. Visas 6, jā? Tad arī pēdējās pāris mēģinājām. Jā, visas 6 mēs sēdējām vienā mājiņā, vienkārši pārunājām visu to situāciju. Un tajā mirklī sāka Instagramā sūtīt ziņas, man liekas, 2 no meitenēm par... Viena meitene vēl bija ielikusi vēl papildus story, kā mēs centāmies paustot, lai viņš būtu mierīgs, ka mēs taisam tās satura un visu pārējo. Un atkal viņam nepatika tas taks, un tad tur bija dažādi aizvainojumi. Kas viņam nepatika taks? Tā kā tieši kā mēs ietagojam to Gauja klubu. Jā. Ok, jā. Un tad vispār bija dažādi tur aizvainojumi. Viņš mūs par stirnām nosauca, par kazām nosauca. Tur meitenes vispār teica tās, kuras sēdēja ar viņu tajā loftiņā visu vakaru. Ka viņš mūs tā kā visas pārējās meitenes aprunāja, tur nesmuki izteicās un tādā garā. Vienkārši bija dusmīgs uz mums. Jā, sākās tās ziņas, un ziņas ir tiešām daudz, un tāda, mazliet, viena pēc otras, un tad sākās par to atkal, ko mēs tur esam atbraukušas, un ka viņš mums tūlīt izslēgs visas komunikācijas. Meitenēm arī ir visi screenshots no tām ziņām un viss pārējais. Un tajā mirklī, protams, paliek ļoti neomulīgi. Un tad mēs paskatījāmies pa lodziņu, mēs tur redzam no tā mūsu loga to loftu, un mēs saprotam, ka viņš joprojām ir tur deg gaisma, un viņš tur viens pats dzer. Mēs arī tām meitenēm paprasījām, cik viņu prāt viņš aptuveni izdzēra, jo tās meitenes katra pa glāzīkai. Un viņas teica, vismaz 2 pudeles. Un viņš bija ļoti atvainojies par to, ka viņam laikam iepriekšējās pieredzes bija savādākas. Viņš teica, mēs te visi balējāmies, visi pīpējām, jūs neviena nepīpējat, pat neviena negrib dzert, neviena negrib austeres un tā tālāk. Viņam par to bija tāda sāpe. Bet laikam jāsaprot arī tas, ka mūsu bariņā nebija neviens vīrietis. Es domāju, ka tas arī varbūt izmainīja to visu pasākumu enerģiju. Viņš teica, ka viņam nebija bijusi tieši tā influencer diena tikai ar meitenēm, kā parasti bija kāds vīrietis, un tas arī viņam tā kā negāja pie sirds. Bet viņš jau izvēlās, kas tur ir. Laikam bija paredzēts būt vēl vienam pārim, kur bija tieši puisis un meitene, bet viņi saslim un netika. Tāpēc vienkārši sanāca tā, ka bija mēs tikai meitenes. Un, mēs vienkārši nejūtāmies droši kaut kā svešā vietā, mežā balēties ar vīrieti kopā. Un tāpēc, viņš turpināja draudēt par to, ka atslēgs mums elektrību. Meitenes, kuras sēdē ar viņu, minēja arī, ka viņš to esot atkārtojis pat kāds 20 reizes, pat viņām dzīvējā un dažādas frāzes izteicis, ko viņas tajā mirklī neuztvēra tik asi, bet pēc tam jau likās, ka varbūt tā varētu būt patiesība, jo vienkārši bija ļoti neomulīgi, ka mēs redzam, ka viņš joprojām sēž un turpina dzert, bija jau kādi 11 vakarā. Viens pats sūta mums šīs ziņas,
Un tad mēs ar meitenēm pieņēmām lēmumu, ka mēs brauksim mājās, jo vienkārši nav patīkama sajūta. Tad mēs savācāmies, mēs atstājām atslēgas tur vienā no mājām un visas aizbraucām mājās. Bet mēs viņam pēc tam uzrakstīju, ka mēs aizbraucām, atstājām atslēgas tur, vienkārši nejutāmies ērti. Tad viņš visām meitenēm pēc tam uzrakstīja, ka par solidaritāti 5 zvaigznes. Un jā. Un jā. Nu, un tāds tas bija šīs meitenes un vēl 5 meiteņu pieredze aizbraucot uz Gauja klubu. Kas ir interesanti, kamēr es šo klausījos, es atcerējos, ka es redzēju dažus no tiem storijiem Gauja klubu, un man patika, un es nobukoju vasarā veselas 2 nedēļas tur palikt. Jā, tagad es braukšu uz Gauja klubu. Ja tu bija labi story, bija labas reklāmas, man bija tāds... Šis izskatās šajos storijos, ka viņam iet ļoti jautri tur. Jā, tikai, zini, tas ietagojums varētu būt bišķiņ labāks. Man likās, ka tas ietagojums bija kaut kas bija gailīgi garam. Nepareizais izmērs un nepareizajā vietā telefonā. Jā, man nav īsti pat nejausmas, kā var nepareizi kaut kā slikti ietagot, bet es noteikti jūtu, ka tas bija nepareizi un slikti, kā bija satagota tie storija. Wow, bija interesanti. Man liekas arī, ka tagad Rihards Sniegs Latvijas Rādio viens žurnālists. Es tikai dzīvē neesmu jūties kā liels žurnālists. Man ir tam turpinājums, jo... Man bija tāds, ka es skatos degpunktā un tad uziet tas ekrāns, kur ir tikai audio telefons saruna. Jā. Un ir maz bildīti sāna ar to cilvēku. Jā. Un... skaņas waveformi. Jā, es pat mazliet vēl šo samontēju audio. Absolūti varēja redzēt, ka tu esi izveidojis šo Latvijas Rādio viens sižetu. Un nosaukums tāpēc šai epizodei arī ir nosaukums Latvijas Jeffrijs Epsteins Gauja Club. Wow. Wow, ak Dievs. Tas ir kā, ja Rīga ir mazā Parīze, un tiešām Rīga nav tik līdzīgi Parīzei, tad arī Latvijas Jeffrijs Epsteins nav tik līdzīgs Jeffrijam Epsteinam savos noziegumos. Nu labi. Es domāju, ka nevajag salīdzināt tā cilvēks. Ne jau ar Jeffriju Epsteinu. Jā, tur ir kaut kādas paralēlas. Manuprāt, viņai uzdevu tos jautājumus, man likās, ka tas low-key ir groomings un uzmākšanās diezgan izteikta. Un... jo tur ir tik daudz predatoru. Tas ir groomings. Kas ir groomings? Man liekas, ir... Tu zini, ko nozīmē groomings? Groomings... Man liekas, ka tas nozīmē kaut ko citu. Groomings nozīmē to, ka es par tevi parūpēšos un darīšu tev lietas, un tu jutīsies kaut kādā ziņā man parādā vai tam līdzīgi. Viņu var definēt vēl citāk, bet šis noteikti iekļaujās tajā definīcijā. Tas noteikti iet zem tā. Un es to varu pateikt, kāpēc man tas likās interesanti. Labi. Īpaši pēc tās sarunas un viņu noklausoties, tas, ko es negaidīju gaidījis, man likās, ka tur būs šajā sarunā, bija tas, ka viņš vēl tā tiešāk uzmāksies vai koļīs. Es gribu arī pabeigt, kad es viņai palūdzu pārējo meiteņu ziņas atsūtīt screenshots un audio ziņas. Wow, šis ir Rebaltika vesels pētījums mājaslapā. Un ko man teica, ka bija ļoti daudz beigās ziņas uz tiem storijiem, kur viņi stāstīja to bēdīgo realitāti. Daudzi tic cilvēki, kas nav šīs 6 meitenes, atsaucās no savām pieredzēm, jo šis jau tiek darīts kādu laiku. Un viņas nav vienīgās, kas ir aizbraukušas prom no viesunām. Tā ir tāda normāla parādība. Un es domāju, ka mēs jau arī bieži vien dzirdam tikai tos dažus sliktākos stāstus, un tikai daži ir atsaukušies un vispār pamanījuši, ka kaut kas tāds bija. Bet jā, sāksim ar to, ka kur tu esi pirmais red flags, viņas atnāk un viņš stāsta nevis par viesunām, bet viņš stāsta, cik viņš ir kruts, cik viņam ir daudz naudas. Jā. Ko viņi pateica vienā brīdī, kas liekas vispār diezgan
citplanētietiska rīcība ir atskaņot audio ziņu ar atsauksmi par to, cik viņš ir foršs. Es absolūti, jā. Es gribēju pievērsties šim, jo tas bija man mīļākā detaļa šajā visā, ka vienā brīdī viņš ieslēdz JBL tumbiņu lielo Sanākam meitenes. Viņš ieslēdz, tad viņam vajag piekonektēties telefonam, Bluetootham no sākuma nesanāk. Tad vajag tā blup. Un tad viņam tas battery low, viņam bāc labi pagaidulīt, tad viņš piesprauž to tumbiņu, atrod to lādētāju, piesprauž viņu klāt. Un viņi teica, labi, tā, šī būs atsauksme par mani no cilvēka. Man ļoti patīk Juris, viņš ir fantastisks. Kas tieši tur notiek? Tas ir kaut kas, ko es noteikti gribu sākt darīt, iedvesmojoties no šī. Katru reizi, kad es iepazīstos ar cilvēkiem, es gribu savākt, galu galā, darbā ir rekomendācijas vēstules. Kāpēc ne draudzībā? Vai ne? Kāpēc ne ikdienā? Kāpēc, tu satiec jaunu cilvēku iepazīst, izvāc savu jēblu tumbiņu, uzliec uz viskaļāko atskaņojumu. Pieņemsim, tu varētu man ierunāt labu atsauksmi. Totāli. Klau, ja kāds vēl nodarbojas ar dating life un iet uz Tinder randiņiem, ņemiet šo taktiku. Absolūti. Jūs apsēžaties gaujā pie pusdienu galda, jūs ir tikko satikušies un uzreiz vienkārši uzlieciet kā mūzika fonā. Tā, kur ir 15 minūtes, kur cilvēks stāsta par mani labas atsauksmes. Mans dēliņš. Mans mazdēliņš ir ļoti jauks. Viņš man regulāri piezvana un ir atbildīgs un mīl savējos. Laukīt, ja ir jauka ziņa no omītes, daudzām meitenēm tas būtu zaļais karoks. Jā, tas ir... Jā, absolūti. Es zinu, vismaz Evelīna, ja viņa būtu šajā situācijā un būtu no jaukas mīļas omītes, jauka mīļa atsauksme, viņa izkustu absolūti. Tas ir kaut kādā ziņā cheat codes. Līdzīgi, ja arī tu pieskati kaut kādu māsas bērnu, tas nav tavs bērns, bet tev ir tas bēbīts, kurš ir smīlīgajā vecumā, un tu pa viņu rūpējies, un tu esi gādīgs. Varbūt no viņa ir atsauksme arī. Jā. Tev no omītes. Dāvoķi Roberti, jauks viņš man dod komentu. Jā, tā ir lieliski ideja. Jā. Tā ir lieliski ideja. Es gribu zināt to. Es gribu zināt arī, kā tas notiek, kā tu ievāc šo atsauksmi no cilvēka, kas paliek tavā viesunamā. Viņš saka, es domāju, tur pat 2 naktī, ka viņš teica, ka viņam bija cits pieredze 3 naktī, ka viņi tur pārdzērušies šampanieti, pārēdušies austeriņš, tas davai ierunā, kā tu jūties šeit, Gauja klāb. Labi. Man ļoti patīk šeit, ka viss ir tāds pagājums, man nāk vēmeklis. Ne jau kublā iekšā, viens es tev atslēgšu elektrību. Un tad atsaka, tātad man ļoti patīk, ko es teicu, ļoti jauks vīrietis. Juris, lielisks vīrietis. Jā, turpini. Okay, viņam daudz mati, smuki uz galvas, nav plikpauris, jā. Ko tu vēl gribēji, kas tu uzrakstīts uz labiņas? Pats es rakstīs punktus, gan jau, ko viņiem jāpasaka. Jā. Vai arī man patīk, es iztēlojos situāciju, kurā nav 3 naktī, ir vienkārši pēcpusdiena, un ir tiešām kādam jau patīk Juris. Nav tā, ka viņš nevienam nepatīk. Vienmēr tu vari atrast kādu. Un tas kāds sāks teikt, tā kā, Juri, zini, tu esi lāga. Pagaid. Patur to domu. Ko? Ļauj man uzspiest rekordu. Tu esi forši vienkārši, man ļoti patīk. Pagaid, kas tagad notiek? Tā, kad tu to nestāstīji man virsū, saki tā kā šajā telefonā to. Bet turpini, tu teici? Juris tu esi foršs vīrietis, lāga no sākuma man likās vispār, ka tu esi diezgan tāds, uzbāzīgs un tāds creepy, bet beigās izrādījās, ka... Pagaid, man jāsāk no jauna. Kāpēc? Labi. Tu pateici, ka esmu creepy. Tu šo kādam atskaņosi? Vai tas ir... Es atskaņošu, jā. Un kā vēl es atskaņošu? Visiem. Tā varētu būt situācija. Ja man sākt kāds, ja es būtu tur, iespējams, tur es sāku čurāt no smiekliem. Līdz ar to tu
tas ir bišķiņa red flags, ka tu atbrauc, un tad ir šis cilvēks, kurš stāsta par to, cik tu esi varants, iespaidīgs. Jā, cik viņš ir varants, iespaidīgs un kāda biznesi bijuši. Un jebkurš, kurš ir kādreiz pat atticis tos Airbnb vai Booking īpašniekus, viņi ar to nesāk sarunu. Viņi ar to nesaka, un viņi par to nerunā. Līdz ar to tas ir kaut kāds diezgan mērķiecīgs veids atstāt par sevi iespaidu kā uz kaut kādu prospektu. Jā, bet neobligāti seksuāli. Jo, ja tu spēj iztēloties, Donalds Trumps absolūti sāk katru sarunu šādā veidā. Es biju filmā 11 mājās, kad viņš bija Ņujorkā. Jā, viņš rāda klipu no tās filmas. I'm a great actor. Yeah, let me play you this recording. Huge actor. Labi, es neatceros, kā es negribu redzēt Trumpu tik daudz savā sociālā feedā, lai es varētu atkal atcerēties, kā taisīt viņa impression. Jā, un viņš visiem atskaņu Kevinam McAllistera ierakstu no 1995. gada. Jā, kur tas puika, tas aktieris saka labs vārds par viņu. Nē, absolūti tas ir kaut kas, ko Donalds Trumps darītu, ja viņam piederētu viesnams Gaujā. Vai kā tur viņu sauc? Jā, tas bija, protams, gaidījis, ka varbūt būs tā uzmākšanās. Tas ir tas, uz ko tu cerēji. Es aizpildu tos caurumus, tāpēc arī man bija interesanti viņai piezinīt, gribēju uzzināt vairāk. Es aizpildu tos caurumus arī ļoti. Teikums, ar kur sākt sarunu. Es aizpildu tos informācijas laukus nezināmos. Labi, labāk. Es jau vairākas reizes teicu tieši tā, un jā, izklausās dīvaini. Bet tas ir cilvēka dabā. Viss, ko viņš it kā nezina, viņš apmēram... caurumu viņš aizpildu. Viņš aizpildu. Bet mums ir daudz arī, mums ir daudz informācijas, lai nevajadzētu aizpildīt caurumus. Tagad jā, bet izlasot tos stāstus, man nebija šīs informācijas. Un tad ir ļoti daudz cilvēku, kas ir atsaukušies pēc tam uz šiem stāstiem par līdzīgām pieredzēm. Un tur esot arī gadījumi, ka tur nedrīkst ar savu vīru braukt. Kaut kādiem citiem cilvēkiem esot nosacījumi, ka var ar vīru braukt, kāds nevar ar suni, kāds var. Viņš laikam ir ļoti kontrolējošs. Un arī, kad es runāju ar šo dāmu, viņa, manuprāt, ļoti daudz arī mēģināja domāt to labāko vai ļoti sakritīgi. Jo cilvēki, ka tajā brīdī, kad tu jūti kaut kas nav kārtībā, tev nav asociatīvi. Tu mēģini racionalizēt vēl to, ka viss ir kārtībā un sev pastāstīt, ka nē, tev tikai rādās. Un bieži vien arī cilvēki, to viss tā intuitīvā sajūta bieži vien ir pareizi. Un, manuprāt, tam čalim pašā sākumā ir tāda interesanta stratēģija, jo viņam ir regulāri konkursi, kur es saprotu, tu esi kaut kāds cilvēks, tu varētu, es arī gribu palikt tajā Gauja klubu, un viņš var atlasīt jaunas meitenes, vienkārši viņš var pasīties profilā, man patīk vai nepatīk, kad tu uzvarēji, tu vari nākt ar savu draudzeni. Tad, kur viņas aizbrauc uz turienes, viņš sāka stāstīt, cik viņš ir foršs, tad viņi mēģina piedzirdīt ar šampanieti, maksimāli daudz ar viņām pavadīt laiku, iet ar viņām pirtī, nopērt viņas. Tas ir salīdzinoši jau intīmi. Tur var būt arī pavisam normāli tas viss, bet ir saprotams, ka meitenes jūtas nērti ar to, vēl pasaka skaidrā gaišā valodā, jo leave us alone, un cilvēkam joprojām nereģistrējās. Un, manuprāt, tas ir tikai mans redzējums. Ir cilvēks, kuram ir citas reizes bijušas un citas pieredzes. Es redzu, ka ir kāda meitene, potenciāli varbūt no nelabvēlīgākas ģimenes vai kas tam līdzīgs. Okay. Nē, vienkārši ir situācijas. Ir daudz dažādas situācijas. Neobligāti, bet viņai ir pirmo reizi kāds bagāts cilvēks vai ļoti turīgs tur par viņu rūpējās, ja to nav darījuši kaut kas tam līdzīgs. Un tad viņai tā ir, tā balīta sajūta, un tad viņš beigās dabū, ko viņš grib, lai arī kas tas būtu. Tusiņš ar to meiteni. Viņš dabū vēl vienu atsauksmi. Viņš dabū vēl vienu atsauksmi, ierakstīt atsauksmi, ko viņš var atskaņot vēlāk. Tas ir tas, ko viņš mēģina. Tā ir mana teorija. Mana teorija visu laiku bija tas, ka čalis mēģina iepatikties meitenēm un ar viņām pārgulēt,
Bet tava teorija... Mana teorija ir, ka viss, ko viņš grib, ir dabūt fucking tas atsauksmi, recordings, MP3. Viss, ko viņš grib, ir dabūt tos MP3, kur cilvēks sap viņam labas lietas, un tad katru nakti iemiegot, viņš liek viņas un klausās. Tas ir vienīgais, kas ļauj viņam aizmigt. 50-50 pagaidām. 50-50, kas ir... Mēs nezinām. Mēs nezinām, vai ne? Un kaut kādā ziņā... Mēs tikai zinām, ka viņš ir diezgan... Viņš ir diezgan liels douchebags. To mēs zinām for show. Jā, un tu aizbrauc uz šeien. Viņš ir slikts marketing savam fucking viesunamam. Un viņš ir tās pretīgs. Bet tad plānam, ka viņš mēģina pārgulēt vai kaut ko tam līdzīgi. Un grūmo... Tu jūties jau parādā. Tu esi izvēlēts, tad, kur 24-gadīgi meitene, tu esi izvēlēts, ka tu esi laimējis kaut kādā konkursā. Viņš jau tur mēģina tev piedzirdīt to šampanieti un vispārējais. Viņam ir arī tas status, ka viņš tev ir gatavs atslēgt elektrību tajā namiņā. Tie ir draudi. Viņš ir ļoti neapmierināts, kā tu pret viņu izturies. Viņš jūtas, ka tu viņam esi parādā. Un tas, ko tu esi parādā, katrs var interpretēt. Pēc visiem datiem, un var vēl man šeit stiprāks, gan jau kaut kur citur ir varbūt pārāk traki galvots, bet viņam noteikti ir interesi šajās meitenēs. Un paturpinot to, kas varbūt netika šeit stāstīts, viņš daudzām šīm meitenēm piesako pēc tam no sava privātā konta un sūta bildes, kur viņš ir pliks kublā, bet peldbiksēs joprojām. Bet, tā teikt, viņam ir Kails Stors un vispārējās. Kur tas nav tāds nāc ar mani pārguli, bet kurš māk lasīt bišķiņas caur puķēm? The guy is smooth. The guy is smooth with it. Zini, kas ir labi? Kas ir labi? Nezinu. Ka viņam nav jahta. Kaut kāda jahtas viesnams. Izsludinu konkursu. Jūs varat laimēt jahtas braucienu ar sevi un savu draudzeni. Mēs aizbraucam teritoriāli neitrālajos ūdeņos. Jā, tu esi to Emīliju, viņš ir neapmierināts, kā tu ietegoji, un tu esi parādā viņam. Jā, bet klausies, ko mēs tagad darīsim? Zini, kas man Fucking liekas? Scariest shit ever. Ja viņš vienkārši gribētu dabūt seksu, cilvēkam ļoti rūp, kā tiek reklamēts šis gāveklam. Viņam ļoti rūp, kā tiek ietegots viss. Ja viss, ko... labi, es nezinu, ko viņš grib, bet ja viss, ko viņš gribētu, ir pārgulēt ar tām meitenēm, tad es domāju, viņam būtu vairāk vienalga. Viņš grib, lai tā reklāma ir laba. Zini, cilvēks ir biznesmens. Caur un caur. Viņam ir svarīgi dabūt tieši perfekti visu to story tagu. Ne? Tas ir daudz smieklīgāk. Es gribu turpināt to joku, bet es arī gribu īsti pateikt, ko es domāju. Bet tas ir ļoti smieklīgi, cik ļoti viņam interesē. Tas ir smieklīgi, jā. Viņš tiešām ir pārņemts. Un tas ir smieklīgi, tāpēc, kāpēc viņš grib tos tagus un visu. Viņš grib, lai ir laba reklāma. Tāpat laikā viss pārējais, ko viņš dara, rada sliktu reklāmu šim sev un šim viesnamam. Viņam nav nejās, viņš tā kā tiešām mēģina izdarīt labāko. Un patiesībā viss, ko viņš dara, padara visu daudz sliktāk. Now that's what I call comedy. Jā, viņš varētu būt komēdija čeks. Un, jā, bet beigās tas iemesls, ka viņi kaut ko nav pareizi ietegojuši tajos storijos, vai tur rīls nav kaut kas pareizs, ko rīlu vispār liek vēlāk, jo viņš ir jāfilmē, jāmontē, tie, kas kādreiz kaut ko darījuši, zina, kas ir daudz laika ietilpīgāks darbs, ja gribi tīpaši kaut ko kvalitīvu uztaisīt. Un tad tie storiji arī, tu viņus nofilmē, tev nekas nemainās, ja tu viņus ieliec rītdien, jo to dienu tu vairāk mēģini nofilmēt, izbaudīt, un tam cilvēkam nekas tiešām nemainās. Līdz ar to tas, ka viņš čīkst par tiem storijiem un visu tam līdzīgi, vienkārši rāda, ka viņš ir neapmierināts kā mazs bērns un nav dabūjis, ko viņš līdz galam grib. Un to, ko viņš patiešām grib, var atšķirties viedokļi, bet tā teikt, daudzo atsauksmju plūsma liecina, ka cilvēks ir kaut kas viņam jāiet pie ārsta. Cilvēkam jāiet. Protams, cilvēkam jāiet uz terapiju. Kaut kas kā minimums. Bet otra versija. Is he gonna do that? Viņš nav latvietis.
Un viņš nav arī krievs. Viņš ir... Es aizmirsu, man te rakstīja tajā ziņās. Viņš ir... Ok, mums aiziet ksenofobiskāks kaut kas. Man patīk. Jā. Latviešiem. Nē, kad kaut ko man šeit tā pati meitene teica, ka varbūt tas ir tāda... Viņš, laikam, arī viņš atsaucās uz to, ka viņi tajā kultūrā ir pieņemts tā, ka viņi daudz tusē kopā. Nu, tā kā mazai gruzīns. Ka viņi riktīgi tusē kopā. Bet kas tad viņš ir? Es tuliņās nolasīšu, man te bija pāris lietas vēl atsūtīja. Ok, labi. Tās ir lietas, ko šai pašai meitenei sūtīja citi cilvēki, kas tur ir kādreiz bijuši. Tā teikt, tas, zini, viens Jeffrey Epstein gadījums tur uzreiz uzrodās. Ok, labi, klausies. Es nepatīk šis salīdzinājums ar Jeffrey Epstein. Šis cilvēks, kas burtiski ir, zini kā, neattaisnojot šo vīrieti, bet šis vīrietis vienkārši ir atšķirības starp kaut kādu vienkārši pretīgu tipu un cilvēku, kuram ir sala, kurā viņš izvaro bērnus. Okay? Tā ir milzīga atšķirība. Tāpēc man nepatīk šis salīdzinājums. Jo tā atšķirība nav triviāla. Tā ir ļoti nozīmīga atšķirība. Bet tu zini, kā, piemēram, Jeffrijs sāka visas tās lietas. Jeffrijs tur runā tā, ka viņš būtu tavs čomaks. Nē, ir tā dokumentāla. Tu zini, kā Jeffrijs sāka visu to, ka mēs runājam. Viņam bija viesunams pie fucking Ventas. Nu, Jeffrijs... Es nezinu, tas ir grūmings. Jeffrijs jau arī nebija tāds cilvēks, kurš ir ļoti ieturīgs un miljonārs nav, viņš tev iemet pagrabā. Un tamlīdzīgi, tas viss ir ļoti psiholoģiski. Tā ir psiholoģiski smaga spēle, kur cilvēks, kurš nav bieži vien, viņš vēl trakāk tos jaunos bērnus, kuriem ir tā autoritāte pret pieaugušo, viņi bieži vien ir paralizēti visādās situācijās. Un ir kaut kādas tās paralēlas. Mēs vakar noskatījāmies Jeffrey pirmo epizodi. Viņš paņem vienu meiteni, viņš aizsūta. Šajā gadījumā daudz sliktākās situācijas. Viņš aizsūta savu milzīgo vilu, viņš viņai pēc klausies, tu gribi būt mākslinieci, es tur iedošu darbu, būs tev iespējas un vispārējais. Tur aizbraucam uz turieni. Viņai liekas, ka viņa aizbrauc uz bērnu nometni, izrādās tur ir viņa viena pati. Un tad viņai pēkšņi vienu dienu, viņi tur dzīvo vienā dienā, ienāk Jeffrijs un saka, ka viņš grib pakadloties. Un tu esi bērns, tu vienkārši esi kaut kādā ziņā paralizēts. Bet pašā laikā tas vēl nav nekas konkrēts, ko viņš saka. Vai viņam bieži vien viss gāja caur masāžām. Viņš saka, man vajag pamasēties pēdas, bet tu esi parādā viņam, jo viņš tev dod visu šīs iespējas. Vai arī tas, ka tas cilvēks ir tur, bieži vien viņu manipulē, pasīties, cik es esmu varants vai foršs un vispārējais, un es tā kā par tevi parūpēšos. Ko šis čalis dara? I don't know, bet ir tāds, hei, es par tevi parūpēšos, pasies, cik es esmu foršs un vispārējais. Tas nav nekad tā kā konkrēti. Tas ir tāds, it's smooth. Nu, es nav really smooth. No pirmās minūtes tu var saprast. Kad cilvēks sāk stāstīt par to, cik viņš ir amazing, un atskaņot audio ar atsauksmi par sevi, tu saproti, ka kaut kas ir off. Labi, tas ir tāds far-fetch, bet man liekas, tāds skaļš labs nosaukums epizodē. Man liekas, ka vienkārši šajā outrage kultūrā ir tomēr svarīgi. Ir svarīgi tomēr saglabāt nianses. Šādas jau. Un šeit tās nianses ir tā kā ir fucking mājas lielumā. Jā. Biju tur pagājušajā gadā, viena pati aizbraukusi retrītā uz 3 dienām. Otrajā dienā aizbraucu prom, jo jūtu spiedienu novērojumu no saimnieka. Nemitīgi gribēju runāties, rādīt kaut ko, kaut gan es skaidri izskaidroju, ka esmu atbraukusi uz šo vietu, lai nevienu nesatiktu un paņemtu pauzi no cilvēkiem. Trešais. Savu uzvedību īpašnieks novirza uz to, ka esot armēnis un viņam iedzert kopā ar saviem klientiem un pavadīt laiku ir norma. Pirmo reizi satiku armēni, kurš neciena otru cilvēku lūgumu, ļaut atpūsties un uzbāžas arī pēc atkārtotiem noraidījumiem. Izsakot draudus atslēgt namiņā elektrību, lai iebiedātu. Tas ir viņa dūz. Viņam ir tāds, zini? Tur man ja līdz šim nekas nestrādā, man vienmēr ir šī kārtas elektrība. Obviously, pagaid, par to. Acīm redzam, tam nav nekāda saistība ar viņu nacionalitāti. Nē. Tāpēc, ka, ja cilvēks neievēro robežas un nesaprot un
neciena citu robežas. Tas nav saistīts ar viņu nacionalitāti. Tas ir saistīts ar to, ka viņš ir fucking douchbags. Mums arī tur ir negatīva pieredze, diezgan creepy. Atpūtāmies ar vīru un meitu. Tajā laikā mazliet vairāk par gadu. Sākumā bijām priecīgi, jo mājai nebija nevainas, bet, kad īpašnieks 100 reizes uzstāja, ka atvedīs mums kaut ko no veikala, kaut gan teicām, ka esam ar auto un neko nevajag, ļoti uzstāja, ka atvedīs toaletes papīru. Pēc tam uzstāja, lai postojam reklāmu. Teicu, ka man daudz sakotāju un neko nelikšu. Par ko bija neapmierināts, jo tad esot atlaida nākamajai reizei. Visa teritorija ir vienās kamerās, kas dīvaini lūrās pat logos. Tiešām baisi palika vakarā. Visu laiku likās, ka tūlīt nāks, jo uzbāzīgi rakstīja. Pēc tam vēl rakstīja un prasīja, vai neesam pazaudējuši plasmasas sauskaru. Kaut gan bija pagājis jau ilgs laiks. Palika vai baisāks, palika vēl baisāk, kad sāka sekot sociālajos tīklos. Tā ir bijusi briesmīgākā vieta, kur esmu atpūtusies. Lieliski piebilst, ka sākumā domāju, ka īpašnieks uzbāzīgs, jo ir rumāņu tautības. Lieki piebilst. Bet šeit ir labi, nav nekāda saistība šim ar viņu nacionālitāti. Jā, Andreku mums pat ir bilde daļai, kur viņš laikam kādus video sūta, kur viņš tajā kublā ir austers un ir vīns, un tad te ir viņš... Viņš aptien tikpat spalvaini, cik es. Viņš ir diezgan, jā. Es pamanīju, ka man arī sāk atkāpties mati. Maybe to es armēns. Tev atkāpjas mati? Pie friziera? Bikucīt. Nē, es pirms tam pamanīju, ka man ir nedaudz šeit ir palikas dziļāk šī tā līnija. Jā, McDonald's is coming for you. Jā, I'm loving it, honestly. Okay, that's fucking creepy. Un man te atsūtīja šo esot labi paklausīties, jo tur ir audio saruna arī ar to cilvēku. Bet viņi bija krievu valodā, un viss tas viņas storijas bija krievu valodā, līdz ar to es viņā nevarēju iedzināties. Es negribēju tev stāstīt, lai tev viss šis svaigs, tāpēc man nesanāca mēs varam noklausīties nākamajā sērijā, es varu pastāstīt, kas tur bija. Jā, mēs varam. Tas ir varēlēl. Nevar divas lietas vienlaikus darīt. Labi, kopumā, varbūt, jā, es vienkārši kaut kas tur smirnu. Ir creepers. Manas akuzēšana ir ļoti skaļi. Jā. Ļoti skaļi. Ir pastāv iespēja, ka čalis ir vienkārši ļoti vientuļš, ļoti viņam ir dīvains komunikācijas veids. Bet kaut kā viss tā situācija, kā viņš uzvedās, man liekas, viņš diezgan predatorisks. Ļoti, ļoti predatorisks. Sure. Bet tomēr ir milzīga atšķirība starp dažādām lietām. Un tad neviens viņu neapsūdzēja seksuālu uzmākšanās. Tas gan, jā. Absolūti. Tas gan. Netiesāsim cilvēku ar 0 pierādījumiem. Mēs zinām, ka viņš ir fucking creeps un perteklis, un ka nevajag braukt uz to Gauja klubu. Jesus Christ, man. Bet tu pateici to joku, es jau gribēju sākumā, un es negribēju to kā joku piedāvāt. Robert, mēs esam tagad žurnālisti. No šī podcasts, mēs esam daļai žurnālisti, mums ir jābrauc uz Gauja klubu. Man žurnālistiskā ētika, mums ir jābrauc uz robi tajā, ko aizpildīt. Sorry, es bez studijām. Saurumu, ko pildīt. Esmu diezgan raw. Mums jābrauc uz Gauja klubu. Vai arī vēl labāk mūsu draudzenēm. Es nekad nesūtīju. Evelīna un Vanes divi tā. Viņām tāds bonding laiks, viņas abas pret šo džeku. Šausmas, tur viss ir kameras un tā. Fuj, nē. Tas ir briesmīgi. Nē, bet tiešām tādā ziņā bailīgi es iesaku jums visiem pastāstīt visām savām draudzenēm pa Gauja klubu. Jā, Gauja klubu. Nekad nevajag tur braukt. Vai arī, ja tev patīk tu gribi dzirdēt ekstrēma ceļošana. Jā, bišķiņ tāds adrenalīniņš. Vai arī tu gribi dzirdēt ļoti to atsauksmi, jebultumu viņā, tad... Stabili es gribu. Vai arī tev rītīgi maz naudas, garšo austers un patīk spēlvaini vīrieši? Let's just go and drag. Queen?
Jā, būs vienkārši drāgā. Viņš domās, ka mēs esam meitenes. Divi. Okay. Mums nav to draudu, kas ir meitenēm. Vienlaikus mēs varam izbaudīt to pašu pieredzi. Jā. Tajā pirts rituālā viņš tikai uzzinās. Viņš uzzina. Lai gan, tur viss ir dabūt palgastīmos. Jā, ne mēs. Nē, mēs sagaidām viņu fucking kailē. Tables have turned. Jā, mēs būsim creepy pret tevi. Ej, tu neietegoji pareizi mūs. Mēs tev pieprasīsimies pa tagu. Ja kāds to var apčikt, mēs. Tiešām, Latvijā? Kurš vēl? Tāds stāsts. Šāds tiešām tāds brīdinājums stāsts. Es vienkārši iztēlojos, ka tu esi tā meitene. Viņām paveicās, jūs esat 6, ir mazliet vairāk tā drošības sajūta. Bet iztēlojos, ja viņš tā dara, ja viņš uzaicina 1 vai 2 meitenes. Viss tas pats ir noticis, tikai viņš tā kā, ieejam tajā pirtiņā, es tev nopēršu, tev tāds, nē. Viņš tāpat tam ienāk, un tad viņš to šampanieti daudz izdarīs. Un tad beigās viņš sadusmojies uz tevi. Tu sēdi tajā namiņā. Un tu redzi, pa logu ir tas namiņš, un viņš tur vienkārši pie loga dzer to šampanieti. Svailīgi. Un tāds, tu nezini, varbūt viņš jūtas, varbūt viņš vienkārši, varbūt šajā glāzē viņam aiziet ceļ. Jā. Tāpēc man prieks, ka es esmu vīrietis. Ir noteikti liels privilēģijas tādā ziņā. Man ir lietas, ar kurām nav jāsaskars. Es aizskriešu prom ātri. Jā. Es domāju, vai kā sauc to, ka tu, piemēram, spaiko dzērienu latviešu valodā? Sazāļo? Sazāļo, jā. Ja tavs draugs sazāļot tavu dzērienu, bet tev būtu brīvdiena, jā. Tu būtu uz viņu dusmīgs, vai tev liktos interesanta pieredze? Richard, man nav brīvdiena šodien. Tu sajauc dienas. Kā tu jūties? Man reibs galva. Grūti tā miglaina redze. Richard! Ļauj man to atsukāt. Okay. Es mēģināju saprast no tevis stāsta, kā tu jūties. Es nezinu, tik labi. Man liekas, ka tur tā lieta jau atkarīgs droši vien ar ko tev sazāļo, bet principā tā doma jau ir tāda, ka tev nav nekādas īsti pieredzes, ka tev kaut kāds blackouts. Viss. Un pēc tam tu pamosties ar briesmīgām pohām no tās vielas un athodiem. Jā. Un tas ir diezgan šausmīgi. Tas tāds klubu gadījums. Es vairāk biju domājis, es tev uztaisu tēju un, nezinu, izrādās. Vai uztaisu maizīti, un tā bija, piemēram, marihuānas maizīte. Marihuānas maizīte. Jā. Marihuānas siermaizi. Vai es tev atnesu ūdeni vai tēju, un tur es biju iepilinājis skābi? Jā, LSD. Nē, es nejūtos labi par to, Richard. Tas nav fine. Labi. Es vienkārši domāju, vai Omei to izdarīt vai nē. Es balsotu par nē. Jā, bet Ome būtu jāpabrīdinies kaut ko plānot. Viņi nav gatavi, viņi pat nezina vispār, kas notiks. Viņi domās, ka viņi iet pie dieviem, ka visi iet pie Jēzuliņa, ka svētais Pēters viņu gaida jau pie vārtiem. Viņi taču domās, ka viss tā ir kaut kāda pirmstāvs pieredze, ka viņai pēkšņi sirdstrieka, un tagad viņi jau ir ceļā tajā gaismas skolī. Jā, makes sense. Nē. Es esmu pret, zini, varbūt šis ir pretrunīgs viedoklis. Es esmu pret jebkuru cilvēku sazāļošanu, viņam to nezinot. Bet ja tas ir pretrunīgs viedoklis un tu esi pret, tad es beigās izvēršu pa plusu, ka tu esi par? You got me, bitch! Jā, es esmu par. Damn it! Tu esi tik labs debatēs, Richard. Jā. Tu esi ne tikai labs žurnālists. Liels žurnālists. Bet arī lielisks debatēs. Bet tāds, pavisam eksperimentāli, jā, šis arī mums notika. Varat ierakstīt komentāros, vai jūs izbaudījāt arī, ja mēs aizējam tādā žurnālistikā. Vai nākotnē arī jūs izbaudīt podkāstā, ja mēs papētam kaut kādu
tēmu vairāk. Bet šis bija interesants. Balstīts uz patiesiem notikumiem. Patiesiem notikumiem man bija noteikti interesanti. Paldies, ka skatījāties. Jā, vēl es gribēju, ir kaut kas līdzīgs ārzemēs, bet ja kādreiz kādam ir kaut kāds strīds ar kādu, kas nav atrisināts, es labprāt ar Robertu būtu jūsu attiecību terapeits. Jā, ja tu sastrīdies savu labu draugu, draudzeni vai savu brāli māsu, un jums tas kašķis ievelks vairāk dienu garumā, tad lūdzu iedodiet mums iespēju padarīt šo visu publisku. Jā. Jo mums jānoskaidro, kuram no jums ir taisnība. Publiski atrisināt šo strīdu. Ok, labi, tu gribi. Ok, labi, mana pieeja jau būtu citādāk. Kādā ziņā? Tādā ziņā, ka nevis noskaidrot, kurš ir vainīgs un kuram ir taisnība, kuram nav, bet mēģināt atrast kaut kādu kopīgo pamatu, uz kuru būvēt šīs attiecības tālāk. Jā, to mēs varam izdomāt pēc tam, kad mēs noskatījām, kuram bija patiesība, un tam, kuram nebija patiesība, mēs varam izdomāt, kā tev vajag mainīties, un kā tev vajag atvainoties, un cik daudz tev ir jāatvainojas. Balstīts patiesiem notikumiem ar Ercilu un ar Sniegu. Mums ir neliela pauze no tās daļas, kur mēs veidojam patiesu, mēs veidojam viltus stāstu, seriālu vai filmu scenāriju, balstoties uz kādu patiesu notikumu. Bet tas atgriezīsies februārī, šobrīd tiek plānots. Tā kā paldies, ka klausieties, paldies, ka skatījāties. Labāk informēt nekā neinformēt. Rebaltikā arī būs visi šie materiāli. Aprakstā būs links uz Rebaltikas lapu, kur Rihards Sniegs, certificēts žurnālists, ir visu šo apkopojis. Un piesakojam Gauja Club Instagramā. Jep. Paldies, ka skatījies, paldies, ka klausījies. Mēs tev mīlam. Balstīts uz patiesiem notikumiem.